tā, kamēr te vēl tāds ārā riktīgs piens uz ezera, neko redzēt nevar. Drusku parunāšu kadrā, atrādīšu seju, neizgulētu, nesaķemmētu bārdu. Labrīt visiem, 5 no rīta, un es atbraucu tepat uz vietējo Madonas ūdenskrātuvi, kamēr neviens nepeldās, kamēr visi guļ. Svētdienas rītā paķert asari. Gan jau tie, kas seko manam TikTok kontam, ir redzējuši video par laivu, par motoru. Arī YouTube video tur drusku bija par motora nedienām un tā. Tad pastāstīšu, kā man ir tagad. Nedaudz pasūkstēšos. Pēdējā laikā kaut kā ar elektroniku iet diezgan čābīgi. Ne tikai ar elektroniku īstenībā. Nu, sāksim ar to, ka uz šo brīdi mans motors jau var būt ceļo atpakaļ no Lietuvas pie manis uz Madonu. Un tā jau ir otrā reize. Ja? Tātad man ir Hasvings, iegādājos viņu februārī, eksploatējis esmu, vai 10 reizes salasīsies uz ūdens, es nezinu, varbūt, ka nē. Tātad problēmas ar GPS signāla zušanu, enkurs netur uz vietas, aizpalt projām, atdevu otro reizi, sarunājām ar Lietuvas pārstāvi, kad ja arī šoreiz būs problēmas, es iefilmēju video, un viņi to motoru man vai nu maina, vai nu atgriež naudu, vai nu es piemaksāju un samaina pret kaut ko citu, pret kaut kādu minklu vai kaut ko tam līdzīgu. Ja? Nu, redzēs, kā būs. Es, protams, ceru, kad saglābs šo pašu, jo man principā vienalga, kāds tur būtu brands, galvenais, lai viņš strādā. Jā, un lai copis vidū man ir jācīnās ar zivi, ar trofeju, nevis ar enkuru. Jā, tā kā tas tā. Tā kā gaidu, tuvākajās dienās atnāks, šonedēļ visticamāk man nesanāks viņu iztestēt, varbūt arī sanāks kādu vakaru, kas zina, ļoti daudz darbu saskrājate, un viss, kas ir jāapdara. Otrs īpaši pozitīvais notikums tāds, kad gan jau jūs arī esat redzējuši diezgan daudz video jau klejo internetā par caurajām laivām. Ja? Par dulkāniem, bušiem, nav svarīgi īstenībā, kura ražotāja laivām, bet par šīm te piepūšamajām laivām ar cietajām grīdām, par to, ka tiek izbersti caurumi. Un es tur drusku pakomentēju tos video, man bija savs viedoklis par to visu. Jo izmantoju tādas laivas jau gadus 10. Tāpēc spriežu no sava skatu punkta, palīdu zem savas laivas apakšā paskatīties, kas tur notiek. Un jā, man arī ir tāda problēma. Vienīgi citiem problēma ir vienu iemeslu dēļ, man ir citu iemeslu dēļ, bet arī grīdā ir pabersti tādi kā caurumi, ne caurumi, kā gropes. Manā gadījumā manu grīdu izberž šie te alumīnija savienojumi grīdas. Viņi ir ar tādām rievām un, acīm redzot, no vibrācijām, pārvadājot laivu, tiek izbersti šie te robi un tiek bojāts šis te klāja materiāls. Aizbraucu uz Dulkānu, parunāju ar večiem, viņi pastāstīja, ka nav svarīgi, kāda brenda šī laiva ir, agru vai vēlu šādi bojājumi parādīsies. Tīpaši tiem, kas vadā savas laivas uz piekabēm. Ja? Tā kā nepūš viņas nost, pēc katras copes nejauc viņas ārā, bet vadā uz piekabēm. Un ja vadā uz tiem dēļiem, agru vai vēlu, starp tiem dēļiem un laivu, berzes rezultātā izberžās šis te materiāls. Risinājums ir tieši tā. Arī Aleks minēja savā video, arī Dulkans neko citu nepateica, kā arī parādīja, kā tas notiek. Arī uz to brīdi viņiem tieši arī bija laiva ar tādām problēmām. Jā, līmējas speciālās lentas,
vietās, kur visvairāk berž. Ja, tātad katrai piekabei, katram piekabes veidam, modelim, ja, tā laiva stāv drusku savādāk, un tie laivas bojājumi ir drusku dažādās vietās. Jālīmē šis te aizsargs slānis tajās vietās, un viss būs kārtībā. Tas ir par gumijas laivām. Vēl tāds nepozitīvs atgadījums. Salauza savu mīļo spinningu. Tie, kas piesako manam TikTok kontam, tie gan jau redzēja. Jā, mēģināju pie laivas copas laikā pievilkt upes gultni, bet nesanāca upes gultne. Pārāk smaga bija. Jā, salauza savu X1 3 daļās. Pat izlidoja pat viens gredzens ārā. Ilgi domāju, ko paņemt. Izbraukāju veikalus. Biju aizbraucis uz Zehalotēm. Paturēju tur kāds rokās. Forši, nekā nesaku. Bet tā kā man būs cietais korpus, varbūt jā. Pagaidām, tā, kad ir piepūšamā laiva, mantu ir tik, cik viņu ir. Daudz, vietas maz. Teiksim tā, bailes man pirkt kātu pa 300 eiro, pa 200, jā, un teiksim tā, pārvadāt viņu savā stilā, kā es pārvadāju. Kaut gan es parasti, kātus tā piepasēju, salieku čeholos un tā, bet, tad, kad ir laivā, tas viss, tad, kad ir copes karstumā, tad, kad ir 2 cilvēki, jā, un tad, sanāk tos kātus drusku pa to klāju pamētāt. Tomēr dārgākie kāti, laikam, nav tie, pret kuriem būtu tā jāattiecās. Tāpēc paskatījos tādus budžeta variantus, paskatījos no Selecta, noskatīju dažus kātus, bet tos drīzāk uz pavasari, uz Zandartu. Uzmetiet aci jaunajiem Select kātiem, dažas jaunas kātu sērijas, ļoti garas, tieši Zandartiem. Man liekas, tā arī saucas Zander, viena no sērijām, un viņa ir domāta krasta Zandartam pavasarī. Jā, tur tādi garumi, 2,70, 2,80. Bet tos mēs testēsim pavasarī. Domāju, varbūt kaut ko no Sportexa, no Hydra Spirita, bet nav, viss izpirkts. Tas, kas man bija vajadzīgs, tā diemžēl uz vietas nebija. Un atgriezos atpakaļ pie tā paša favorīta. Paskatījos, ir iznācis jau kādu laiciņu atpakaļ. Jaunais modelis X1 saucas X1.1. Paturēja rokās, kāds uzreiz iegūlās, cena laba, kvalitāte kā jau favorītam, es domāju, ir ļoti ok priekš savas cenas. Patricināju rokā un sapratu, ka jā, tas ir mans kāds. Starp citu, jā, eBot veikalā favorīti kāti ir diezgan plašā klāstā. Kas te notiek? Jā, ko paņēma laba ziltiņa. Man jau liekas, kad būs līdeciņa. Kamera uz statīva. Atkal uz čatarīša kaut kas paņēma baigajās zālēs. Man tāds sajūta, ka maziņš duncēns. Nē. Ir strīpainais. Mūsu klients. Mūsu klients. Skaņš 4. Āpēt pilnībā. Galva viens spīd. Aiziet. Aiziet. Teleportējamies uz kādu tuvējo Madonas ezeru. Ārā ir +32, pulkstens ir pāri 5 vakarā. Mēģināsim iekruķīt, iegriezt kādu Zandartu. Skatāmies tālāk. Nesakas. Iekruķījām mammu. Ir.
Nu, tuvu metram, es domāju. Būtu tuvu metram, jā. Palaid vaļā. Nomēģināt. Šo, ārā. Jā, tagad jau mēs... Varbūt nebūs tik netrepos tik tā. Yes! Paspēju pēdējā momentā kameru vēl ieslēgt. Bet šī tā normāli, viņa pilnīgi ar galvu pagriezās uz augšu. Kad grima māni. Jā, viņa jau uzreiz tā hop, paskatījās. Un Šito varēja saprast, ka līde. Jā, bet viņa gara un viņa arī iestartēja normāli. Nu ko? Šogad šis māneklis vienkārši sit visus rekordus, 2 žaņi. Tūlīt pamērīsim šito mammīti. Normāli strādā. Šitais varētu būt pie 90 kapeikām. Jā. Tā, saslapinājām lentu. Liksim virsū mammīti. Gatavs? Jā. Paņem štīgu, viņi noskatīs. Šitā būs kanā pie 90. No? 80. 84. Pagās, tā uzlikšu foto. Nu, paņem brokus nevis. Davai. Šitā būs labi. Tūlītās laiks, asti sadies, paveras paceļās. Es tūlīt pāri bortam viņu uzreiz vienkārši. Jā, viss. Tu viņu, bet viņa pati aiziet. Nu, superīgi aizgāja. Ar 2. Ka telefonu neaiziet. Ar 2 salto. Jā. Nepaspēju. Kas tas bija? Es pat neredzēju. Es domāju, ka Zandars tas bija. Nu, izskaties kā Žanis. Nospruka nost. Neizsita cauri, tāpēc, ka zini, kā bija? Paga, šitā parādi, kā bija. Šitā bija, ja? Šitā bija. Ar atvērto karabīni mēs ceram. Nē, mēs dodam iespēju zivī. Karabīna bija cieta. Viņš atšāva? Es domāju, ka viņš atkoda vaļā. Ņēma uz galvu, es domāju, pilnīgi jauna gumija, nevienas capes nav uz viņas bijis. Re, kur ir drusku uzplēsts, jā? Nu, gan jau, ka žoklis šitā te, tad varēja būt, ka trāpīja. Jā. Nu, zandartiņš tas bija. Bet uzkrāja labi. Apgriezās labi viņš. Maļu bars. Kaut kāds maļu bars. Kaut kāds līnis.